sveiks. Mirklīti, paskatāmies. Viņš jāpaskatās, vai viss ir kārtībā. Man liekas, ka viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā. Es domāju, mēs varam droši sākt. Nu ko, labrīt, piekdienā. Trešajā no 3 semināriem, kas saistīti dabas resursu nodokli. Šodien, kā jau katru rītu sveicu jūs, un šodien mums tā tēma būs trešā par elektriskajām un elektroniskajām iekārtām. Par to apsaimniekošanu un dabas resursu nodokli, kas saistīts ar to. Kā jau parasti sākšu es, Mārtiņš, pēc tam būs Kristīne. Es mazliet pastāstīšu par mums par zaļo jostu dažās minūtītēs, un tad jau arī Kristīne stāstīs dziļāk un par visiem jūsu interesējušiem jautājumiem, kas ir saistīti ar šo te apsaimniekošanu un mākšanas veikšanu. Zaļā josta, kā daudz no jums jau zina, mēs esam uzņēmums, kas veic šo te apsaimniekošanu. Un uz divas šīs pamatdarbības ir. Viens ir šī pati apsaimniekošana, kas saistīta ar iepakojumu, vidē kaitīgo preču, elektrotehnikas savākšanu, šķirošanu, pārsādu reģenerāciju, 100% atbrīvojumu no dabas resursu nodokļu mūsiem klientiem. Un otrs, kas arī diezgan liela grupa, ko visu dara mūsu biedrība Zaļā josta, ir vides izglītības pasākumi. Mēs uzņēmums darbojamies jau vairāk kā 12 gadu. Ir ļoti daudz klientu, un katru gadu viņi paliek arvien vairāk, un katru ceturksni viņi paliek arvien vairāk. Jo daudziem uzņēmumiem šobrīd jāmaksā šis dabas resursu nodoklis, kādam mazāk, kādam vairāk, bet arvien vairāk sāk uzņemt šo iespēju saņemt atbrīvojumu. Mums ir šie savākšanas laukumi vairāk kā 50 visā Latvijā, katrā reģionā. Partneri, kas veic šo visu savākšanu, fizisko un daudz citu uzņēmumu, ar ko mēs arī sadarbojamies, kas jau tālāk veic pārstrādes, šķirošanas un attiecīgi visus procesus, kas ietilpst vārdā apsaimniekošana. Kas attiecās uz biedrības Zaļā josta pasākumiem, mums katru gadu mūsu konkursos un akcijās piedalās vairāk kā 400 mācību iestādes. Šogad pat, ja es nemaldos, tās bija līdz gandrīz 500, kas veic šos visus bateriju vākšanas, maklotūras vākšanas visu gadu garumā, un pēc tam gada beigās saņem lielas balvas un arī lielo pasākumu. Galvenais, tātad, ko mēs darām, ir samazinām šo te iepakojumu, izlietoto iepakojumu vidē kaitīgo preču un elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu ietekmi uz vidi. Mēģinām taupīt šo te jauno izēvielu izmantošanu, jo katrs iepakojuma veids, tāpat kā elektrotehnika un vidē kaitīgās preces sastāv no daudziem materiāliem, ko var atkārtot izmantot un kas ir daudz labāk videi. Mēs nodrošinām šo atkritumu reģenerāciju un arī mēģinām panākt iedzīvotāju un industrijas saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi. Dabas resursu nodokļa galvenais princips ir, uz ko viņš vispār ir balstīts, ir tas, ka piesārņotājs maksā. Tad ja jūs nepiesārņojat, jūs arī nemaksājat. Un no ministrijas, no valsts puses ir arī šī principi līdzīgi, tāpat kā mums kā Zaļā jostā, tas ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot šo vidas piesārņošanu, veicināt jaunu vidas audzējošu tehnoloģiju ieviešanu un arī vēl daudzi citi. Dabas resursu nodoklis ir liela grupa ar nodokļiem, ar ko apliek vairākas pozīcijas. Šeit jūs redzat, viņas visas ir norādītas, bet tās trīs, ar ko mēs darbojamies, kas ir izlietotais iepakojums un vienreiz lietojamie galda trauki, vidē kaitīgās preces, kā arī elektriskās un elektroniskās iekārtas, ir šīs pozīcijas, kur valsts piedāvā saņemt atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa, ja tiek veikta apsaimniekošana. Tas tad arī tas, ko mēs darām. Klientu vietā veicam šo visu apsaimniekošanas procesu, ko valsts no mums pieprasa. Šeit jūs redzat minus kabinetu noteikumus, kur arī ir minēts kārtība, kādā var saņemt šos atbrīvojumus no dabas resursu nodokļu. Viena ir par vidē kaitīgām precēm, otra par izlietoto iepakojumu, vienreiz lietojamiem galda traukiem. Šī tabuliņā jūs varat redzēt vienkāršā variantā, ko tad jūs kā uzņēmējs, kas šobrīd maksā nodokli, var darīt. Viens ir maksāt šo nodokli, otrs ir saņemt atbrīvojumu. Un, ja jūs saņemat atbrīvojumu, arī jums ir divi izvēles varianti. Viens ir pašam izveidot savu apsaimniekošanas sistēmu uzņēmumā, slēdzot tālāk līgumu
ar valsti par apsaimniekošanas sistēmas izveidi, vai arī otrs noslēgt līgumu ar apsaimniekotāju, tādu kā Zaļā josta, kas tad tālāk dara visu jūsu vietā. Ja jūs noslēdzat šo līgumu ar mums, faktiski mēs arī esam vienīgie, ar kuriem jums tad tālāk ir šī saskara, jo jūs mums sniedzat šīs atskaites par savējiem produktiem, iepakojums, vidē kaitīgās preces vai šodienas galvenā tēma elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas ir daudz un dikti un dažādas. Savukārt mēs jau tad tālāk esam saistīti, komunicējam un darbojamies ar visām pārējām pusēm, kas ir pašvaldības, iedzīvotāji, atbildīgās valsts institūcijas, otrreizo izēlojumu pārstrādātāji, kā arī savācēji. Šīs priekšrocības, galvenais jau, ko es minēju, ir 100% atbrīvojums no dabas resursu nodokļa par attiecīgo pozīciju. Tas jums ietaupīs ievērojams naudas summas, kā arī laiku. Laiks tas ir arī uz šīm atskaitēm, ko jūs varat sniegt, jo sistēma ir izveidota tā, ka atskatoties Zaļajā jostā, jūs to faktiski varat izdarīt pāris minūšu laikā, pa reizi ceturksnī, jo visas šīs atskaites, kā arī rēķini pieejami elektroniskā veidā, tas arī ļoti atvieglos jūsu grāmatvedībai dzīvi, uzņēmumu grāmatvežiem. Un vēl viena lieta, arī, ko es vēlēs pieminēt, ir, ka šī jūsu uzņēmums līdz ar to var arī Zaļās jostas ekozīmi lietot, ko mēs jau daudzus gadus sabiedrībā vēstam, publicējam, informējam, kad uzņēmumi, kuriem ir šī Zaļās jostas zīme, ir uzņēmumi, kuri rūpējas par savu iepakojumu, kuru iepakojums netiek izmests vienkārši mežā, kas tiek atkārtots, savākts, pārstrādāts un reģenerēts. Šī apsaimniekošanas sistēma darbojās tādā kā aplī, kur viss sākās ar valsts institūciju kontroli, sākot ar to, ka viņi ir tie, kas piešķir atbrīvojumus attiecīgi uzņēmumu. Viņi arī valsts ir, ar ko mēs noslēdzam par apsaimniekošanas programmu līgumus. Tālāk jau tad notiek darbs ar līguma partneriem. Paralēli visam ir šī sabiedrības izglītošana un motivēšana. Un no uzrādītajiem līguma partneru apjomiem arī notiek šī dalītā iepakojuma vai vidē kaitīgo preču elektrotehnikas vākšana, kas pēc tam tiek pārstrādāta. Un pēc tam šīm pašām valsts institūcijām, kas arī ir piešķīrušas šos atbrīvojumus, mēs atskaitamies par visu padarīto darbu, par visiem saviem klientiem. No otrreizējo izēvielu reģenerācijas procesā šeit jūs varat redzēt, kā tas viss notiksies pāris bildītēs, ka viss sākās šo savākšanu elektrotehnikām, piemēram, visi leduskapi, televizori, datori, tas viss tiek savākts, pēc tam transportēts, protams, uz noteiktajiem šiem šķirošanas un pārstrādes rūpnīcām un laukumiem. Tad notiek šie pirmsrādi, kur faktiski tas tiek visa elektrotehnika tiek dalīta, grupēta pa daļām, pa materiālu veidiem, un galā tas viss tiek pārstrādāts, kad katrs materiāla veids tiek atsevišķi, piemēram, plastmasas, metāli un visi citi, kas ir atrodami šajās elektroierīcēs, tiek pārstrādāt atkārtotā materiālā, ko pēc tam var izmantot, kaut vai kā šeit jūs redzat, mobilo telefonu ražošanā. Šeit jūs varat redzēt, ko noteikti arī jūs zinat, ja jūs darbojaties ar elektrotehniku, ir norādīt visas kategorijas, šobrīd kategorijas, kā iedalās elektriskās un elektroniskās ierīces. Kā jūs redzat, viņas ir daudz, un arī vēl katrai kategorijai, gandrīz katrai ir arī apakškategorijas, daudz un dikti. Tas diezgan dažkārt sarežģīja šo visu apsaimniekošanu, nevis apsaimniekošanu, bet tieši klientiem atskaitīšanos, jo bieži vien rodās jautājumi, kurā kategorijā tam jābūt. Agrāk bija mazliet savādāk, un Kristīna noteikti arī vēlāk stāstīs par 404. minas kabinetu noteikumiem, ja kādreiz varēja visu skaisti pēc muitas koda, pēc preču koda atrast, kurā kategorijā ietilpst. Tagad, diemžēl, šie noteikumi mainījušies, un tādu iespēju noņemt un vienkārši uz izdomu jāliek faktiski, kurā kategorijā kas varētu ietilpt. Galvenā nozīme šeit apsaimniekošanai kā tādai ir taupīt dabas resursus, kā arī izēvielu otrreizējo pārstrādi, samazināt elektrisko un elektronisko iekārtu galīgo apglabāšanu, kas ir ļoti būtiska lieta, un arī iekārtu izraisīt nelabvēlīgu ietekmi uz vidi.
No manas puses tas būs šobrīd viss. Es jau aicināšu tagad Kristīnu tālāk stāstīt tātad par šīs dienas tēmu par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm. Vēlreiz atgādinu visiem, ka droši rakstiet čata logā visus jautājumus, kas jums rodās semināru laikā. Jau pirms tam ir radušies, mēs mēģināsim jums paralēli atbildēt vai nu tur, vai arī Kristīna ik pa momentam atbildēs vairīgs, un tad pēc seminārī būs kāds nopietnāks jautājums. Tā kā jums jauka klausīšanās. Labdien! Sveicu arī visus šajā pēdējā nedēļas darba dienā, kas ir ļoti pozitīvs moments. Tātad mani sauc Kristīna Dirvēna, pārstāvu uzņēmumu Revikom. Šis uzņēmums nodarbojās ar apsaimniekošanas sistēmu auditēšanu. Tad esmu tas cilvēks, kas pārbauda, vai šādas apsaimniekošanas sistēmas kā zaļā josta tiešām dara to, ko viņi jums sola. Tas nozīmē, lai viņi tātad nodrošina šo te apsaimniekošanas sistēmas darbību, vai tiešām viņi vāc un pārstrādā Latvijas Republikas teritorijā šo te elektrisko un elektronisko iekārtu apjomu, kuru jūs iesniedzat savā atskaitē, pamatojoties uz šīm normām, ko prasa Latvijas Republikas likumdošana. Un tādējādi, protams, es esmu tas cilvēks, kas droši vien arī visvairāk no visām pusēm visu šo sistēmas darbību zina. Tātad šo te daļu, ko darat jūs kā līguma partneri, kur jūs ņemat šos te datus, kurus jūs sniedzat šajos te atskaitēs, kas nonāk pie apsaimniekotāja. Kā arī, protams, es pārbaudu šo te sistēmas darbību, vai apsaimniekotājs tiešām veic šo te apsaimniekošanas darbību, nodrošina šīs te pārstrādes un reģenerācijas normas, kā arī nodrošina vispār šo te elektrotehnikas savākšanu Latvijas Republikas teritorijā. Tātad šodien es stāstīšu par šīm te elektriskajām un elektroniskajām iekārtām, par kurām, kā Mārtiņš minēja, arī ir visvairāk jautājumu patiesībā. Ir šī elektriskā elektroniskā iekārta vai nav, kādā kategorijā ir jāuzrāda vai nav jāuzrāda. Principā es tātad stāstīšu par šo te būtību, kas tad ir elektriskā elektroniskā iekārta, stāstīšu par izņēmumiem, kādos gadījumos par šāda veida iekārtām nodokli var nemaksāt, un tādējādi arī nodokļu uzskaitē neiekļaut. Tāpat arī es mazliet vairāk pastāstīšu par apsaimniekošanas sistēmu kā tādu, jo tas ir ļoti aktuāls jautājums, kad ļoti daudziem uzņēmumiem ir jautājumi, tad par ko tad mēs īsti maksājam šādam te apsaimniekotājam. Tāpat arī stāstīšu par šo te uzskaiti, par metodēm, kā noteikt svaru šīm elektriskām elektroniskajām iekārtām, kā arī par pamatojumu dokumentiem. Un, protams, arī parādīšu praktisku piemēru tieši kā tad veidot šo te uzskaiti iespējams jūsu uzņēmumā. Tāpat man ir jāsaka, ka ļoti daudz lietas mīsies ar vakardienas un aizvakardienas semināriem, tie, kur klausās jau 3. dienu šo semināru, jo ir ļoti daudz kopīgas tātad lietas, kas vieno visas šīs te 3 dabas resursu nodokļu objektu grupas. Kaut var runāt par tiem pašiem pamatojuma dokumentiem, tām pašām metodēm, tie ir ļoti līdzīgi, bet tāpat, protams, būs arī jauna informācija, kas attiecās tikai uz elektriskajām un elektroniskajām iekārtām. Tādējādi sākšu tātad ar to, kas tad īsti ir šī elektriskā un elektroniskā iekārta. Tātad elektriskā un elektroniskā iekārta tad principā klasificējās zem grupas vidēji kaitīgas preces. Tātad vidēji kaitīgas preces paši par sevi jau nosaukumā runā, ka tās ir preces, kur ražošanai vai izplatīšanai noteikti kaut kādi ierobežojumi, vai attiecīgi arī šo preču atkritumu apsaimniekošanai ir noteikts īpašas prasības, jo šāda veida preces šajā te savā darbības jeb aprits ciklā var negatīvi ietekmēt gan vidi, gan cilvēku veselību, gan arī dzīvību. Un tātad tie, kuri vakar jau arī klausījās
šo semināru par vidēji kaitīgām precēm. Tātad, kā jau minēju, tātad ir šī te klasifikācija. Tātad pirmā grupa ir šīs te vidēji kaitīgas preces, kas ir akumulātoru baterijas, eļas filtri un smēreļas. Savukārt otra grupa, tātad, pa kuru stāstīšu šodien, tās ir šīs te elektriskās un elektroniskās iekārtas. Kas tās tādas ir un kas konkrētāk iet zem šī te nosaukuma, turpinājumā stāstīšu. Tātad, principā, elektrisko un elektronisko iekārtu definīcija ir noteikti atkrituma apsaimniekošanas likumā. Es tātad šajā slaidā esmu izdalījusi tādas principā būtiskākās un svarīgākās lietas, kas attiecās uz šo te definīciju. Tātad elektrisko un elektroniskās iekārtas darbina ar elektrisko strāvu vai elektromagnētisko lauku. Tas ir principā tas pats svarīgākais aspekts attiecībā uz šo te definīciju. Šīs te iekārtas ir paredzētas arī elektriskās strāvas un elektromagnētiskā lauka ģenerēšanai, piegādē un mērīšanai. Šīs iekārtas ir konstruētas izmantošanai ar spriegumu, kurš nepārsniedz 1000 voltu mainstrāvai un 1500 voltu līdzstrāvai, kā arī šīs te iekārtas atbilst ministru kabineta noteiktajām kategorijām. Tad būtībā šīs ir tās 4 svarīgākās lietas, kuras ir norādītas šajā te definīcijā. Tātad, principā, kas ir tie svarīgākie elektrisko un elektronisko iekārtu kritēriji? Tātad šīs, kā jau es minēju, tātad elektrisko un elektroniskos iekārtas tātad darbina ar elektrisko strāvu vai elektromagnētisko lauku, tātad, kas ir šie te akumulātori un šīs te baterijas. Iekārtas tātad darbības primārais enerģijas avots ir tātad šī te elektriskā strāva vai arī attiecīgi elektromagnētiskais lauks. Tādējādi, pirms tā nav nec degviela, nec gāze, un tādējādi, kā piemēram, jau arī minu, tātad iekšdedzes dzinēja nav elektriskā un elektroniskā iekārta, jo viņi nedarbojās tieši ar šo te elektrisko strāvu. Tātad šīs te kategorijas ir noteikts ministru kabineta noteikumos numur 388, tātad, kuri arī šajā 14. gadā tika tā kā atjaunoti. Un tātad uz doto brīdi ir tātad izdalītas šīs te 10 kategorijas, kuras jūs arī savā slaidā varat redzēt. Tātad visas šīs te kategorijas ir atrodamas šajos te ministru kabineta noteikumos 388. Un principā, jā, jums tātad, kā jau Mārtiņš arī iepriekš minēja, tad jums pašiem ir jāmeklē šīs te iespējas saprast, kurā tad kategorijā konkrēti šīs te iekārtas ir, jums jāuzrāda savās atskaitēs. Tātad tas, kas ir būtiski salīdzinājumā ar likumdošanu, tad ir šī te informācija par to, kad ministrija ir nolēmusi tādā zīmīgā datumā, kā 2018. gada 15. augustā, mainīt iekārtu kategorijas. Un tātad šīs te jaunās arī kategorijas, kas, manuprāt, ir 6, ja, no šī 18. gada, tātad viņas visas jau var apskatīties šajos pašos ministru kabineta noteikumos numur 388, otrajā pielikumā. Bet, principā šis te jaunums reāli stāsies spēkā tikai 18. gadā. Tādējādi līdz šim 18. gadam mēs strādājam pēc šīs te vecās sistēmas, tātad strādājot pēc šīm te 10 kategorijām. Līdzīgi kā tātad vakar jau stāstīja, tātad vidē kaitīgas preces tātad ir dabas resursu nodokļu objekts, un visas šīs te vidē kaitīgas preces tiek aprēķināts atbilstoši ministru kabineta noteikumiem numur 404, 7. pielikumā noteiktajā klasifikācijai. Tādējādi augšējā slaidiņā esmu arī iekļāvusi nelielu tātad gabaliņu no visa šī te garā ļoti lielā pielikuma. Tad, principā, ja ir kaut kādas šaubas vai kaut kādi jautājumi par to, kur man un ko man ir jārāda un vai vispār šī te elektroniskā iekārta, tad principā mums ir jāskatās uz šo te definīciju, tad vai šī te iekārta tiek darbināta ar elektrisko strāvu vai šo te elektromagnētisko lauku, un attiecīgi pēc nosaukuma mēs to varam atrast šajos te ministru kabineta noteikumu 404 7. pielikumā.
Tātad tas, kas ir būtiskajāk, ko jau Mārtiņš arī sākumā minēja savās prezentācijas laikā, tātad, kad ir mainījušies 14. gadā šie te pielikumi, konkrēti šis 7. pielikums, un tātad, kā jau daudzi, kas ļoti labi šo pielikumu pārziņa, tātad šajā pielikumā vairs nav atrodami šie te muitas vai šie te preču nomenklatūras kodi, kas ievērojami, principā, ievērojami atvieglo visu šo te uzskaites darbu, jo viegli bija atrast pēc šī te koda, ir šī te elektriskā iekārta vai nav. Tagad, principā, mums ir vairāk jābalstās tātad uz šo te principu, ka šī te iekārta tiek darbināta ar šo te elektrisko iekārtu, ar šo te elektrisko strāvu vai elektromagnētisko lauku, vai arī netiek darbināta. Un attiecīgi arī tad atrast, kurā vietā, pie kuras kategorijas mums principā tas ir jāuzskaita. Tātad, ja rodas šaubas par kādu vidē kaitīgu preci, tā skaitā ar šo te elektrisko un elektronisko iekārtu, tad ir jāorientējās pēc ministra kabineta noteikumiem numur 404 šo te 7. pielikuma vai ministra kabineta noteikumu numur 388. 1. pielikumā, kur var principā atrast tātad visu šīs te 10 kategorijas. Un tad jau attiecīgi meklēt, pie kuras kategorijas tātad šī te iekārta ir jāliek. Nevienmēr, protams, uzreiz to var noteikt. Nevienmēr uzreiz to var noteikt. Tādējādi nereti tas arī, ko es kā auditors daru, es sazinos ar šīm vides ministrijas kontrolēšām iestādēm un jautāju, pie kuras kategorijas tad konkrēti to ir jāliek, ko arī es iesaku tad arī audita laikā uzņēmumiem. Protams, jūs vienmēr varat sazināties ar savu apsaimniekotāju un kopīgi tad rast risinājumu uz šo te jautājumu. Ja rodas šaubas, tātad kā jau es minēju par kādu šo te elektrisko un elektronisko iekārtu. Tātad, jā, tas, ko es tiešām reāli arī daru, jā, es arī komunicēju ar šiem te vides ministrijas pārstāvjiem, meklējot tātad atbildes uz šiem jautājumiem, vai vispār tā ir elektriskā un elektroniskā iekārta, jo pa lielam ir ļoti daudz iekārtu, kuras katru dienu palielinās un šis te apjoms pieaug un ļoti daudz lietas arī nāk no Ķīnas un bieži vien tad ir liels jautājums, tiešām tā ir elektriskā iekārta vai nav, un nereti dzīvē pat neapskatot ļoti grūti uzreiz arī atbildēt uz šo jautājumu, tā ir elektroniskā iekārta vai nav, un arī konkrēti audita laikā arī mēs ar uzņēmumu pārstāvjiem nereti ejam uz veikalu vai noliktavu un konkrēti arī skatāmies šīs te lietas un secinām, tātad ir par šo te iekārtu jāmaksā kā par elektronisko un elektrisko iekārtu vai nē. Tādējādi bieži vien, vēlos teikt par to, ka bieži vien uzdodot jautājumu, tas ir elektriskā, elektroniskā iekārta vai nav, nereti ir ļoti grūti atbildēt šo te lietu neapskatot dzīvē. Tālāk es jums stāstīšu par atbrīvojumu. Par atbrīvojumu saņemšanu dabas resursu nodokļu, par ko jau principā tādos lielos vilcienos jums pastāstīja Mārtiņš. Tātad par to, ka dabas resursu nodokli var nemaksāt. Tātad tieši attiecībā uz vidē kaitīgām precēm, tā skaitā uz elektriskām un elektroniskajām iekārtām. Tātad ir šie te ministra kabineta noteikumi numur 1294, kuri tad reglamentē principā šo te atbrīvojumu piešķiršanas kārtību. Tādējādi šajos te ministra kabineta noteikumos ir noteikts visas prasības attiecībā no likumdošanas puses. Ir tad noteikti visi šie te noteikumi, kuri ir jāizpilda, lai jūs kā sistēma varētu darboties un principā kā sistēma saņemt šo te atbrīvojumu un attiecīgi šo te atbrīvojumu piedāvāt arī tālāk citiem līgumpartneriem. Šie paši ministra kabineta noteikumi reglamentē arī kārtību, kā jūs varat vispār kā sistēma saņemt šo te atbrīvojumu, kādas ir šīs te prasības, kuras nepieciešams izpildīt, lai jūs kā sistēma varētu šo te nodokli nemaksāt. Un tātad, principā, nodokļu maksātājiem jau ir tātad iespēja, kā nemaksāt šo te nodokli un kā saņemt šo te atbrīvojumu. Tad, principā, var
tātad izveidot pats šo te apsaimniekošanas sistēmu, kādas prasības ir un kādas ir nepieciešams dokumentācijas noformēt, lai jūs saņemtu šo atbrīvojumu. Tātad jūs varat atrast šos te jautājumus šajos te ministra kabineta noteikumos numuru 1994. Un otrs variants, ko noteikti arī jūs jau lielākā daļa izmantojat, jo jūs esat tātad pieslēgušies šajam semināram, ko organizē jūsu apsaimniekotājs, tātad jūs esat noslēguši līgumu ar apsaimniekotāju un attiecīgi jūs jau esat šajā apsaimniekošanas sistēmā un jūs vienkārši sniedzat šos te datus par savu radīto piesārņojumu, jeb Latvijas Republikas teritorijā realizētajiem vai saimnieciskajā darbībā izmantotajām elektriskajām un elektroniskajām iekārtām un par šo te savākšanu, pārstrādi, reģenerāciju vai atkārtotu izmantošanu jau rūpējās jūsu apsaimniekotājs. Tīri no prakses var teikt, ka man ir bijis tātad audits uzņēmumā, kas tātad man informē par to, kad viņi, pieskaršos vairāk iepakojuma tēmai, tātad, kad viņiem pārsvarā no iepakojuma materiāla veidiem ir šīs te koksne, un viņi paši šo te koksni sadedzina savā iekārtā, kas viņiem ražo tātad šo te siltumu, tātad šāda apkurs iekārtā, tādējādi viņi nodrošina tātad šo te jau šīs te koksnes atkārtot izmantošanu, pārstrādi vai reģenerāciju, tātad šo te sadedzināšanu. Tad rodas jautājums, vai man ir jāmaksā par šo te nodokli, ja principā es šo te koksni jau sadedzinu. Tādā gadījumā tātad jums, ja jūs paši nodrošinat šo te dabas resursu nodokļu objektā, šo te reģenerāciju, pārstrādi vai atkārtot lietošanu, tad tas, ko es jums iesaku, jūs noteikti, ja jūs nevēlaties maksāt kaut kādu papildus samaksu šim apsaimniekotājiem, tad jums ir jādomā par to, ka jūs paši izveidot šo te apsaimniekošanas sistēmu, paši atskaitāties vides ministrijas šai te kontrolēšai iestādē par to, ka jūs nodrošinat šī te materiālā šo te reģenerāciju, bet tīri, ja jums ir līgums noslēgts ar apsaimniekotāju, tad, principā, likumdošana neparedz šādu te momentu, ka jūs paši nodrošinat šo te konkrētā materiālā pārstrādi, šo te reģenerāciju, un jūs varat vairāk par to neko nemaksāt. Tātad jums tad ir jāizveido pašiem šī apsaimniekošanas sistēma un attiecīgi jāatskaitās pašiem vides ministrijai par to, ka jūs veicat šo te atkārtoto pārstrādi vai reģenerāciju. Tātad, kas tad ir šis te apsaimniekotājs? Principā šis te apsaimniekotājs ir nodokļu maksātājs vai komercsabiedrība, kura uz līguma pamata, kas tiek noslēgts ar dabas resursu nodokļu maksātājiem, attiecīgi organizē atkritumu savākšanu, pārstrādi, reģenerāciju un, protams, visā šajā ciklā ievēro visas šīs te likumdošanas normatīvās prasības, kuras ir noteiktas. Tātad, principā, par šo te apsaimniekošanas sistēmu. Tātad uzņēmums, kad saprot, kad viņam ir šādi te dabas resursu nodokļu objekti attiecībā uz elektriskajām un elektroniskajām iekārtām uzņēmumā, tad viņš izvēlas. Tātad viņš var maksāt šo te dabas resursu nodokli un attiecīgi iesniegt valsts ieņēmuma dienestā atskaiti, un tādējādi viņš ir nodrošinājis, ka tātad par šīm te elektriskām un elektroniskajām iekārtām, kuras viņš ir ievedis Latvijā, pa kuru tātad viņš ir radījis šo te piesārņojumu, viņš ir samaksājis valsts ieņēmuma dienestam, tātad valsts budžetā šo te nodokli, attiecīgi nodevis atskaites, un tātad viņš ir izpildījis šo te savu dabas resursu nodokļu maksātāju pienākumu. Otrs variants tātad ir noslēgt līgumu ar šo te apsaimniekotāju un maksāt maksu atkritumu apsaimniekotājiem par šo te elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanu. Tādējādi jūs principā izvēlaties, vai nu jūs maksājat šo te nodokli, attiecīgi atskaities valsts ieņēmuma dienestam, vai nu jūs maksājat šo te atkritumu apsaimniekošanas maksu apsaimniekotājiem, kas ir, kā Mārtiņš sākumā teica, daudz lētāk nekā maksāt šo te nodokli, jo šīs te nodokļu likums ir daudz lielāks nekā šī te maksa apsaimniekotājiem. Tādējādi jums ir brīva izvēle, kā jūs vēlaties atskaitīties un samaksāt šo te nodokli. Bet tātad, ja jums ir šāds te ar dabas resursu nodokli apliekams objekts uzņēmumā, tad jums ir jānodrošina, kad
tātad šīs elektriskās un elektroniskās iekārtas principā kāds savāks un pārstrādās Latvijas Republikas teritorijā. Kā tad strādā šī apsaimniekošanas sistēma? Principā šī apsaimniekošanas sistēma sākotnēji sākas no jums līguma partneriem, jo jūs sniedzat datus par šīm elektriskajām elektroniskajām iekārtām, kuras jūs esat ieveduši Latvijas Republikas teritorijā un kuras jūs pirmie realizēsiet Latvijā vai arī attiecīgi izmantosiet savā saimnieciskajā darbībā. Tātad šos datus jūs iesniedzat savam apsaimniekam. Un apsaimniekotājs tālāk organizē jau šo elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu un pārstrādi. Bieži vien tad ir rodas šis te jautājums, ko tad konkrēti dara šis te apsaimniekotājs, jo šis te apsaimniekotājs fiziski šo te sistēmas, šo te savākšanu pārstrādi neveic. Tādējādi apsaimniekotājs piesaista jau citus uzņēmumus, tātad tā saucamos operatorus, kuri ir tātad šo te elektrisko un elektronisko iekārtu savācēji, pārstrādātāji un principā, kuri nodarbojās fiziski jau ar šo te elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu un pārstrādi, un attiecīgi viņiem ir saņemtas visas vides nepieciešamās vides atļaujas, lai viņi konkrēti varētu nodarboties ar šādu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu un pārstrādi, jo, kā jau mēs sākotnēji runājām par to, ka šīs elektroniskās iekārtas ir vidē kaitīgas preces, un līdz ar to savākšanai un pārstrādē ir noteikti konkrēti noteikumi, noteiktas prasības attiecībā uz šo te pārstrādi un arī uz šo te savākšanu. Tātad apsaimniekotājs slēdz līgumus, slēdz vienošanās ar operatoriem, kuri tātad konkrēti fiziski jau organizē šo te elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu un pārstrādi, un attiecīgi, protams, operators apsaimniekotājiem atskaitās par to, ka viņš tiešām ir veicis šo te elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu un pārstrādi pēc šīm te prasībām un pēc šiem te apjomiem, ko ir prasījis apsaimniekotājs, un attiecīgi tātad viņš par šo te savākšanu un pārstrādi jau sniedz apsaimniekotājiem dokumentārus pamatojumus, apliecinājumus, kurus arī pārbauda auditors, vai tiešām šis te operators ir fiziski veicis šīs te darbības, un tādējādi apsaimniekotājs saņem dokumentārus apliecinājumus par to, ka operators nav tikai mutiski izpildījis tātad šīs te apsaimniekotāja prasības, bet viņš arī faktiski ir veicis šo te savākšanu un pārstrādi, par ko viņš arī sniedz šos te apliecinājumus. Tad, principā, šis ir viss tas process, kas notiek šajā apsaimniekošanas sistēmā, ko arī pārbauda auditors, sākot no jums līguma partneriem, tad par to, vai jūs pareizi sniedzat datus šajās te atskaitēs, vai jūs ievērojat visas likumdošanas prasības attiecībā uz normatīvajiem šiem te aktiem, attiecībā uz svara noteikšanas metodēm, pamatojumu dokumentiem, vai jūsu uzskaita ir pamatota ar dokumentiem, un jūs esat ievērojuši šīs te prasības, un arī vai apsaimniekotājs ir izpildījis visas šīs te normatīvu aktu prasības attiecībā uz šo te elektrisko iekārtu savākšanu un pārstrādi. Un, protams, visa šī te darbība, kas ir atspoguļot šajā te slaidā, tiek arī atspoguļota gada pārskatā, kuru apsaimniekotājs noformē un iesniedz savai kontrolējušai iestādē par to, ko viņš konkrētā saimnieciskās darbības periodā ir darījis. Par dabas resursu nodokļu maksātājiem. Tātad, kam tad ir jāmaksā šis dabas resursu nodoklis? Tātad tas, ko es vēlos uzsvērt, tātad dabas resursu nodokli maksā tā persona, kura pirmā Latvijas Republikas teritorijā realizē šīs te vidē kaitīgās preces, tajā skaitā elektriskās un elektroniskās iekārtas. Tātad, ja jūs esat tie, kuri pirmajā Latvijas Republikas teritorijā pārdod šādu te veida preces, tad jūs esat tie, kuriem ir jāmaksā šis te dabas resursu nodokļu objekts. Šis te dabas resursu nodoklis. Ja gadījumā jūs šīs te preces iegādāties jau no cita Latvijas Republikas teritorijā reģistrēta uzņēmuma,
Tas nozīmē, ka jums vairs par to nav jādomā, kā samaksāt šo te nodokli, jo šis te uzņēmums jau ir tas, kurš pirmais Latvijas Republikas teritorijā pārdod šīs te preces. Tas nozīmē, ka viņš bija tas, kam bija jāsamaksā šis te nodoklis. Tad, ja jūs iegādājaties šīs te preces no šāda veida uzņēmuma, tas nozīmē, ka jums par to, tieši par šo te dabas resursu nodokli vairs galva nav jālauza un nodokli jau ir samaksājis šis te uzņēmums. Tāpat arī nodokli ir jāmaksā tām personām, kuras pirmās Latvijas Republikas teritorijā izmanto šāda veida preces, tā skaitā elektriskās un elektroniskās iekārtas savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Tādējādi arī jūs esat tie, kuri pirmie maksā šo te nodokli. Līdzīgi kā iepakojumam un kā jau vakar stāstīju par vidēji kaitīgām precēm, tad principā likumdošana jums ļauj izvēlēties, kā jūs vēlaties maksāt šo te nodokli. Tad šo te nodokli jūs varat maksāt uzreiz, un šo te nodokli jūs varat maksāt arī vēlāk. Tātad nodokli jūs varat samaksāt tūlīt pēc elektrisko un elektronisko iekārtu ieviešanas Latvijas Republikas teritorijā. Tātad, kā jūs saņemat uzreiz šos te preču iegādes dokumentus, invoisus, un ja šajos dokumentus tātad ir norādīta šī te elektrisko un elektronisko iekārtu svaru informācija, jūs uzreiz par šīm te iekārtām šo te nodokli samaksājat, un tālāk jau pārdodat šīs te iekārtas vai izmantojat savā saimnieciskajā darbībā, jums tātad principā vairs nav jālauz galva par šo te nodokli, jo jūs jau sākotnēji to esat samaksājuši. Bet, protams, šeit ir arī viens negatīvs aspekts, ka jūs principā šo te nodokli samaksājat avansā. Tas nozīmē, ka jūs vēl šo te preci neesat pārdevuši, bet jums jau ir jāsamaksā par šo te iekārtu tā kā avansā naudiņa. Tādējādi likumdošana arī paredz jums vēl otru iespēju, kā maksāt šo te nodokli. Tātad šo te nodokli jūs jau varat maksāt par iepriekšējā pārskata periodā Latvijas Republikas teritorijā pirmo reizi realizētajām vai saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantotajām elektriskajām, elektroniskajām iekārtām. Tātad šis te otrs veids paredz tātad šo te iespēju, ka jūs šo te nodokli samaksājat jau tikai par tām iekārtām, kuras jūs jau esat realizējuši šeit Latvijā, vai kuras jūs jau konkrēti esat izmantojuši savā saimnieciskajā darbībā iepriekšējā pārskata periodā. Attiecībā uz iepakojumu, kā jau es minēju, tātad, protams, vienkāršāk ir izmantot šo te pirmo variantu, uzreiz samaksāt šo te dabas resursu nodokli par šo te iepakojumu. Savukārt par vidēji kaitīgām precēm, un tajā skaitā elektriskajām un elektroniskajām iekārtām, es arī kā auditors no pieredzes varu teikt, kad ir viegli patiesībā izmantot šo te otro variantu, tātad nemaksāt neko avansā, bet šo te nodokli jau maksāt tiešām pēc šīs te realizācijas, tīri no uzskaitas viedokļa, jo vienkārši ir vieglāk uzskaitīt, nodrošināt šo te uzskaiti pēc šīs te realizācijas, jo elektriskās iekārtas principā ir tātad viena šī te iekārta, kurā ir konkrēts svars, un tātad pēc šīs te realizācijas atskaitas, tātad jūs redzat, ko jūs un cik esat realizējuši, un daudz vieglāk vienkārši ir veidot šo te uzskaiti tādējādi neko avansā nemaksājot un kaut kādā sākotnējā posmā neko nepārmaksājot. Bet, principā, jūs varat izvēlēties, kuru veidu tad jūs savā uzņēmumā ieviešat, vai nu arī samaksāt uzreiz un nelauzīt galvu par to, ka jums būs jāmaksā par šo iekārtu vēlāk, vai nu arī konkrēti jau maksāt par to, ko jūs esat jau pārdevuši vai ko jūs esat jau izmantojuši savā saimnieciskajā darbībā. Ja jūs veicat kaut kādas vidēji kaitīgu preču piegādes darījumus muitas noliktavā vai attiecīgi brīvajā zonā, tad nodoklis ir jāmaksā tad, kad šīs elektriskās iekārtas tiek izlaistas brīvam apgrozījumam un tās tiek jau realizētas Latvijas Republikas teritorijā. Tāpat ir svarīga lieta attiecībā uz vidēji kaitīgu preču realizāciju komplektā. Ja jūs realizējat vairākas vidēji kaitīgas preces komplektā vienā iepakojumā, tad nodoklis ir jāaprēķina par visu komplektu kopējo svaru, izņemot baterijām un akumulatoriem, kuri ir pievienoti vai ievietoti šajā te vidēji kaitīgā precē. Šeit, piemēram, var minēt, piemērs tās ir elektriskās un elektroniskās iekārtas, kurās iekšā ir baterijas. Tātad par šīm te baterijām, ņemot vērā tātad šo te principu, ko es jau vakar arī stāstīju, ka baterijas un akumulatori tiek vākti un pārstrādāti savādāk, jo likumdošana paredz atsevišķas prasības.
attiecībā uz bateriju un akumulātoru savākšanu un pārstrādi. Tādējādi jums ir atskaitēs šīs te baterijas un akumulators jārāda atsevišķi jānosaka šo te bateriju akumulātoru svars, un atsevišķi jums ir jāatskaitās par šo te elektrisko iekārtu, kurā ir ievietot šī te baterija un akumulatori. Ja viņi, protams, ir ievietot, iespējams, ka jums nāk kaut kādas elektriskās iekārtas, kuras ir paredzētas darbībā ar akumulatoru vai ar bateriju, bet iespējams, ka jums viņas vienkārši tur nav ievietotas. Savukārt, ja jums viņas ir ievietotas šajā te vidē kaitīgā precē, tad jums viņas ir jārāda atsevišķi. Līdz ar to jums ir arī jārāda atsevišķi šīs te baterijas un akumulatori. Baterijas un akumulātori, kā jau vakar stāstīja, tātad grupējās vidēji kaitīgu preču tātad šajā te klasifikācijā, kuru mēs apskatījām vakar. Tādējādi tā ir cita atskaita, tā gluži neatieksas uz elektriskām un elektroniskajām iekārtām. Tādējādi, ja jums ir šādas te baterijas un akumulātori, to jums ir jāslēdz atsevišķus apsaimniekošanas līgumus par vidēji kaitīgu preču apsaimniekošanu. Tādējādi baterijas un akumulātori iet atsevišķi, un ja jums ir šī elektroniskā iekārta, kur strādā uz šīm te baterijām un akumulatoriem, viņa ies atsevišķi. Tad mēs vēl esam saņēmuši arī jautājumu, varbūt uzreiz pateikšu. Tātad par to elektromobīli. Es principā piekrītu Mārtiņam, to, ko Mārtiņš ir atbildējis, jo principā par viņi, tātad par šo te transporta līdzekli ir jāmaksā atsevišķi dabas resursu nodoklis, tas ir pareizi, jā. Kā par transporta līdzekli tieši tā, un principā, tā nebūs tā iekārta šajā gadījumā. Jā, viennozīmīgi, akumulators viennozīmīgi ies atsevišķi, tad par to būs jāmaksā kā par akumulatoru. Tagad mēs no Irēnas esam saņēmuši tātad jautājumu. Preci piegādā Igaunijas uzņēmumam ar nosacījumu, ka tālāka preces realizēšana notiks Latvijas teritorijā. Klientam ir Igaunijā centralizēta noliktava, kuram jāmaksā dabas resursu nodokli mums vai klientam šajā gadījumā. Preci piegādā Igaunijā. Nodokli principā ir jāmaksā tas, kas pirmais Latvijas Republikas teritorijā realizēs. Šeit ir grūti. Es saprotu, ka jums ir tā noliktava, Igaunijas uzņēmumam ar nosacījumu, ka tālāk preces realizēšana notiks Latvijas teritorijā. Te ir jautājums, kas, piemēram, jūs būsiet tie, kas nopērk no šīs te Igaunijas šo te preci, un jūs tālāk pārdosiet Latvijas Republikā, tad jums ir jāmaksā. Principā šis te Igaunijas uzņēmums, es tā mazliet nevaru saprast. Klientam ir Igaunijā centralizēta noliktava, kuram jāmaksā mums vai mūsu klientam. Principā, ja jūs esat tas uzņēmums, kas pirmais Latvijas Republikas teritorijā realizēs šo te preci, tad jums ir jāmaksā šis te nodoklis, nevis šim te Igaunijas uzņēmumam, kas tā kā piegādā šeit Latvijā. Neskatoties to, ka tā prece glabājās tur. Ja es pareizi saprotu šo te jautājumu. Varbūt jūs viņu varat tad konkretizēt mazliet vairāk, un tad es arī uz viņu vairāk droši vien atbildēšu. Ja elektriskās un elektroniskās iekārtas tiek izvestas vai arī konkrēti tiek realizētas citai personai, kuras preces izved no Latvijas Republikas teritorijas, un to var dokumentāri pamatot, tad, protams, jums šis te nodoklis nav jāmaksā. Jūs maksājat konkrēti šo te nodokli par tām iekārtām, kuru tad realizācija notiek šeit Latvijas Republikas teritorijā, vai attiecīgi jūs par iekārtas izmantojat savā saimnieciskajā darbībā. Tātad šis princips attiecās uz uzņēmumiem, kur uzreiz samaksā šo te nodokli, kad viņi ieved šīs te iekārtas Latvijas Republikas teritorijā. Ja jūs izmantojat otru šo te kārtību maksājat tikai pēc realizācijas, tas nozīmē, ka jūs jau samaksājat šo te nodokli tikai par to, ko jūs realizējat šeit Latvijā vai izmantojat savā saimnieciskajā darbībā. Savukārt, ja jūs uzreiz maksājat par visām elektroniskajām iekārtām, tad jūs nodokli nemaksājat par to, ko jūs izvedat jau ārpus Latvijas Republikas teritorijas, jūs maksājat tikai par to, kas paliek šeit Latvijā. Tātad
Taču šeit arī ir tāds maza neliela nianse par to, kurā brīdī jūs šo nodokli varat nemaksāt. Tātad nodokli nemaksā, ja šī elektronisko un elektronisko iekārtu realizācija un izvešana notiek vienā nodokļu maksāšanas periodā. Savukārt, ja šī nodokļu maksāšana, šī realizācija un izvešana notiek dažādos nodokļu maksāšanas periodos, tad šo samaksāto nodokļu summu ieskaita kā nodokļu avansa maksājumu. Un jums ir jāvar pamatot, ka jūs esat jau iepriekš šo nodokli samaksājuši. Kā principā tas notiek tīri praktiski. Tātad, ja, piemēram, jūs elektrisko iekārtu ievedat janvārī, un jūs viņu izvedat janvārī, tātad šis ir tas viens pats šis atskaitīšanās periods. Manuprāt, elektriskām iekārtām ir ceturksnis, ja tas pareizi atceros. Ja? Tātad, ja jūs šī ceturkšņa ietvaros ievedat un izvedat, tas nozīmē, ka jūs jau vienkārši šo nodokli nemaksājat, jo jums ir dokumenti, kas pamato to, ka jūs šīs iekārtas esat izveduši ārpus Latvijas Republikas teritorijas. Savukārt, ja jūs ievedat, piemēram, janvārī un izvedat maijā, maijs jau ir cits šis nodokļu atskaitīšanās periods, tas ir šis otrais ceturksnis, tas nozīmē, ka janvārī jums šis nodoklis vai šajā pirmajā ceturksnī jums šis nodoklis ir jāsamaksā, un tikai tad tajā periodā, kad jūs izvedīsiet šīs iekārtas no Latvijas Republikas teritorijas un jau konkrēti jums būs šis dokuments, kas pamato šo izvešanu, tas ir šajā maijā, jeb otrajā ceturksnī, tad jūs tikai varat atņemt un atmīnusot un nemaksāt šo nodokli un jau konkrēti no apjomiem, kas jums ir, par kuriem jums ir šajā otrajā ceturksnī jāmaksā, jūs jau varat atmīnusot šo izvešanu nost. Kā jau es iepriekšējos semināros vakar un aizvakar arī minēju, tad nereti ir tāda situācija, kad uzņēmums, piemēram, šīs iekārtas ievada tikai reizi gadā, un iespējams viņš izvedīs citā periodā, kad šis nodokli, viņam principā nebūs vairs no kā šo naudiņu atņemt. Tas nozīmē, ka nav nekādi apjomi, no kā šo izvešanu atņemt. Kā jau es arī iepriekš teicu, tātad noteikti sazinieties ar savu apsaimniekotāju, jautājiet, ko jums darīt, jo jums tātad ir šī izvešana, bet jums nav no kā šos apjomus atņemt. Noteikti apsaimniekotājs mums piedāvās variantu, kā, protams, nezaudēt šo naudu, jo vēlos uzsvērt, ka jums nav jāmaksā par to, kas tiek izvests ārpus Latvijas Republikas teritorijas. Nodoklis ir jāmaksā tikai par to, kas paliek šeit Latvijā, tātad par šo radīto piesārņojumu Latvijas Republikas teritorijā. Tāpat arī vēlos uzreiz uzsvērt to, kad apsaimniekotājums noteikti šo apsaimniekošanas samaksu neatgriezīs. Kādēļ? Tādēļ, ka šajā periodā, kad jūs esat tātad snieguši šo atskaiti apsaimniekotājiem par to, ka jūs esat realizējuši Latvijas Republikas teritorijā vai ieveduši šīs iekārtas savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, tātad viņi jau par šo periodu jau ir tālāk devuši šo signālu savam operatoram, kas ir elektrisko un elektronisko iekārtu savācējiem, jau veikuši samaksu par to, ka viņi jau tātad jūsu iesniegtos apjomus jau vāc Latvijā un jau nodrošina šo pārstrādi. Tādējādi viņi jau ir veikuši samaksu šim operatoram. Tādējādi drīzāk viņi jums šo maksu, ko jūs jau esat samaksājuši par precēm, kuras ir tikušas vēlāk izvestas, noteikti neatgriezīs. Tādējādi tas, ko es iesaku, noteikti ir sazināties ar savu apsaimniekotāju un tātad vienkārši atņemt šo veikto maksu periodā, kad jums būs no kā atņemt. Tātad, ja elektriskās un elektroniskās iekārtas tiek ievestas arī jaunu preču ražošanai Latvijas Republikas teritorijā, un šīs jaunās preces atkal tiek izvestas ārpus Latvijas Republikas teritorijas, un jūs varat to dokumentāri pamatot, tātad jums ir dokumentārs pamatojums par šo faktu, ka jūs esat izveduši šīs jaunās preces ārpus Latvijas Republikas teritorijas, tad arī, protams, jūs šo nodokli nav jāmaksā par šīm elektriskajām un elektroniskajām iekārtām. Taču šeit ir jāievēro tas pats princips attiecībā uz šo nodokļu maksāšanas periodu. Tātad nodokli nemaksāt, ja
elektronisko iekārtu ieviešana, izmantošana jaunu preču ražošanai un izvešana notiek vienā nodokļu maksāšanas periodā. Savukārt, ja šī iekārtu ieviešana, izmantošana jaunu preču ražošanai un izvešana notiek dažādos nodokļu maksāšanas periodos, tad arī šo te samaksāto nodokļu summu jūs ieskaitat kā nodokļu avansa maksājumu. Un, respektīvi, viņu ieturat tikai tajā brīdī, kad jums ir reāli uz rokas šie dokumentārie apliecinājumi par to, ka jūs viņus jau konkrēti esat izveduši ārpus Latvijas Republikas teritorijas. Tāpat attiecībā uz elektroniskajām iekārtām ir paredzēti izņēmumi Latvijas Republikas likumdošanā, kad tad jums nav jāmaksā nodoklis par šāda te precēm iekārtām. Tātad nodoklis nav jāmaksā par iekārtām, kuras tieši tiek izmantotas valsts drošības interešu aizsardzībai un militāriem mērķiem, kā arī uz ieročiem, munīciju un citām specifiskām militārām iekārtām. Tāpat arī nodoklis nav jāmaksā par elektroniskām iekārtām, kuras ir tādu iekārtu sastāvdaļas, kuras neietilpst Dabas resursu nodokļa likuma 6. pielikumā un ministra kabineta noteikumu numuru 404 7. pielikumā minēto iekārtu sarakstā, un kuras attiecīgi var funkcionēt vienīgi kā šādu iekārtu sastāvdaļa. Kā jau piemēram minu, tātad iekārtas, kas ir otras iekārtas daļa, nav uzskatāms par atsevišķu iekārtu, jo, piemēram, nepild otrās iekārtas tiešo funkciju, piemēram, transporta līdzekļos iebūvēti radioaparāti. Nodoklis tāpat nav jāmaksā arī par liela izmēra stacionārām iekārtām un ražošanas mehānismiem, kas nav pārnēsājami vai pastāvīgi piestiprināti, atbilstoši normatīviem aktiem par elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijām, kā arī par šādās iekārtās iebūvētām pievienotām elektriskām un elektroniskajām sastāvdaļām. Un šeit arī ir agrāk bijuši vairāki jautājumi jau par to, kas tad ir šīs liela izmēra stacionārās iekārtas. Tātad, principā, tagad jau ir dota konkrētāka informācija, ko es arī esmu iekļāvuši šajā slaidā, kas tad ir šīs liela izmēra stacionāra iekārtas. Tās ir dažādu aparātu un attiecīgos gadījumos citu ierīču liela izmēra savienojums, ko montē, uzstāda un izjauc speciālisti, un kas kā ēkas vai struktūras daļa paredzēts pastāvīgai lietošanai iepriekš noteiktā un izraudzītā vietā, un ko var aizstāt tikai ar tādu pašu īpaši konstruētu iekārtu. Manuprāt, kad šī definīcija, ir arī dota šajos jaunajos MK 388, ja es nemaldos. Principā šī definīcija ir dota, kas agrāk nebija, un tad vienkārši radās vairāk jautājumu, kas tad īsti ir šī stacionārā iekārta. Tad principā varēja balstīties tikai uz šo definīciju, kas nav pārnēsājama vai pastāvīgi piestiprināta. Tagad vērš uzmanību uz to, kad ir dots sīkāks paskaidrojums. Tāpat nodoklis nav jāmaksā par elektriskām iekārtām, kuras izmanto savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, ja jums piegādes līgumā ar piegādātāju ir ietverts garantijas, ka šīs nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas pēc šīs nolietošanas tiks nosūtītas atpakaļ piegādātāju valstī. Tas nozīmē, ka principā šīs iekārtas nebūs Latvijā jāvāc un jāpārstrādā, jo jūs viņas nogādāsiet atpakaļ. Bet jums ir jābūt šādam apliecinājumam no šī piegādātāja, ka viņš jums viņas pieņems atpakaļ savā valstī. Tādā gadījumā jūs arī varat nemaksāt šo nodokli šeit Latvijas Republikas teritorijā. Atskaitēs ir ļoti svarīgi tātad norādīt apsaimniekotājiem pareizo, faktam atbilstošu elektrisko un elektronisko iekārtu veidu, jo katrs iekārtu veids, lai izpildītu likumdošanas prasības par to savākšanu, pārstrādu un reģenerāciju, vai arī atkārtot izmantošanu, tātad šīs prasības ir atsevišķas, jo katram iekārtu veidam ir atsevišķas prasības par to, kā viņš ir jāsavāc un kā viņš ir jāpārstrādā. Tāpat arī šie uzņēmumi, kas veic šo iekārtu savākšanu un pārstrādi, tad viņus pārstrādā dažādi atsevišķi. Un tātad pamatoties uz jūsu iesniegtajiem datiem, tālāk jau apsaimniekotājs jau pieprasa veikt šo savākšanu un pārstrādi šim operatoram, un jo precīzāk jūs šo informāciju esat norādījuši, jo precīzāk tālāk jau šis operators var šo savākšanu un pārstrādi veikt. Tālāk pāriesim pie dabas resursu nodokļu uzskaites. Vai mums ir kādi jautājumi? Mums bija viens jautājums no Zigorda Mazreviča, uz kuru es mazliet atbildēju, bet sīkāk tur ir jāpaskaidro, kā tad ir iespējami
varianti par šo te akumulātoru svaru noteikšanu. Viņš ir iebūvēts iekšā elektroiekārtā. Cilvēks interesējās, vai, ja tā ir, vai jebkurā gadījumā jāuzrāda atsevišķi akumulators. Un, diemžēl tā tas ir. Akumulātors ir akumulātors, tieši tā, jā. Tā kā šī baterija, lai arī viņi tur ir iebūvēti iekšā un netiek nekādīgi klāt, bet kaut kur ir jāatrod tie svari. Tad varbūt es nezinu, var pateikt, kāda ir varianti, kā to atsevišķi dabūt informāciju. Jā, mēs noteikti par to arī turpinājumā runāsim tieši par šīm svaru noteikšanas metodēm, bet, principā, jā, šis te akumulators, viņā vienkārši šāda akumulatora sastāvā ir tādas lietas, kuras tad ir jāpārstrādā savādāk, piemēram, nekā šī tā elektroiekārta, kas ir šajā gadījumā tas dators. Tieši tādēļ šajā izjaukšanas brīdī, kad šis dators tiek izjaukts, šis te akumulators tiek arī izņemts no šī te datora, un viņš tālāk jau tiek pārstrādāts savādāk nekā šī te elektriskā iekārta, kas ir šajā gadījumā dators. Tieši tādēļ ir ļoti svarīgi, ka jūs uzrādat atsevišķi šo te akumulātoru un šī te akumulātora svaru. Kā noteikt šo te svaru šim te akumulātoram? Es jums tālāk stāstīšu. Protams, arī šīs te metodes, kuras arī ir definētas likumdošanā, viņas arī ir ierobežotas. Un, protams, kad likumdošana mums piedāvā konkrēti 3 veida metodas, kā noteikt šo te svaru, un jums ir jāatrod šis te veids, kuru metodu jūs varat šajā gadījumā piemērot. Bet, principā, es pa viņām arī tālāk stāstīšu. Es domāju, ka tad varbūt es uzreiz neatkārtošos vienkārši uz šo informāciju. Tad tālāk es jums arī pieskaršos šim te jūsu jautājumam vēlreiz. Ir vēl kāds jautājums, jā? Jūs saņemat vēl kāds jautājums? Tātad mums ir saņemts vēl viens. Tātad man ir jautājums par elektroniskajām iekārtām, kas tiek ievestas no 3. valstīm un atmuitotas, vai par šīm precēm dabas resursus tiek nomaksāts pie atmuitošanas. Manuprāt, vairs nav tāda kārtība, kad uz muitu bija jāmaksā dabas resursu nodoklis. Šī kārtība ir mainījusies. Tas nozīmē, princips ir tāds, ka, protams, jums 2 reizes nekas nav jāmaksā. Agrāk bija šis te princips, kad jāmaksā bija uz muitas, manuprāt, vairs tā nav. Tas nozīmē, ka jums vairs muitojot šis te dabas resursu nodoklis nav jāmaksā. Tas nozīmē, ka jums viņš ir jāmaksā jau konkrēti, ka jūs jau tātad realizējat vai savā saimnieciskajā darbībā izmantot šīs te iekārtas. Bet, protams, 2 reizes nekas nav jāmaksā. Ja jums ir dokumentārs pamatojums, ka jūs jau esat samaksājuši par šo te iekārtu, šo te dabas resursu nodokli, tad tas jums jau ir pietiekami liels apliecinājums tam, kad jums vairs par to nav jāmaksā. 2 reizes ne par ko noteikti nav jāmaksā, jūs samaksājat 1 reizi, bet, manuprāt, uz muitas vairs šī kārtība nav, manuprāt. Bet, protams, 2 reizes neko nemaksājat. Ja jūs arī samaksājat tur, tad jūs esat jau 1 reizi maksājuši, un dubultā neko maksāt jums nevajag. Tātad, runājot par dabas resursu nodokļu uzskaiti, tātad vidēji kaitīgi preču svars, tā skaitā elektronisko iekārtu svars, tiek pamatots ar uzskaites dokumentiem, un attiecībā uz šo te uzskaiti ir jāņem vērā likumdošanas prasības attiecībā uz svaru noteikšanas metodēm un pamatojumu dokumentiem. Tātad šīs te metodas un šos te dokumentus ir definējusi likumdošana, Ministru kabineta noteikumos numur 404, kā jau arī iepriekšējos semināros minēja visus cilvēkus, kuri tieši nodarbojas ar šo dabas resursu nodokļu uzskaiti. Es arī iesaku iepazīties ar šiem ministra kabineta noteikumiem, jo principā visa tālākā informācija, kas ir attēlota slaidos, arī pārsvarā arī no šiem ministra kabineta noteikumiem ņemta. Šeit arī būs tātad uz Zigurta jautājuma atbilde. Tātad likumdošana ir definējuši, kādas ir šīs svaru noteikšanas metodas un kādi ir šie pamatojumi dokumenti. Tad jūs vienkārši izvēlaties, kuru no šīm metodēm jūs varat piemērot šajā gadījumā, lai noteiktu šī akumulātora svaru. Un tātad, runājot par šīm svaru noteikšanas metodēm, tātad tās principā ir 3, kuras arī ir noteikti šajos ministra kabineta noteikumos 404. Pirmā šī metode, kuru jūs varat izmantot, ir preču piegādātājs sniegtais vidēji kaitīgo preču tehniskais apraksts jeb specifikācija. Tātad šī ir tā informācija, kur jūs varat saņemt no šī preču piegādātāja. Iespējams, ka, ja jūs šīs preces pērkat no ražotāja, ražotājiem noteikti ir informācija, cik svar šis akumulators, kurš ir iebūvēts iekšā šajā iekārtā, viņš noteikti jums var sniegt šo informāciju. Tātad, jebkura informācija, kur jūs saņemat no preču piegādātāja. Tāpat jūs varat izmantot arī informāciju par analogiem, tas ir par identisku preču svaru.
Iespējams, ka jūs zinat kaut kādu šī akumulātora parametrus vai šīs akumulātora kaut kādas nosaukumus. Iespējams, jūs varat atrast internetā informāciju par to, cik tad sver šāda veida analogs akumulators. Un tādējādi noteikti šo svaru pēc šīs metodes. Un, protams, pēdējais variants tā ir preču svēršana atbilstoši meteoroloģijas prasībām. Šajā gadījumā tieši ņemot vērā to, ka šis akumulators, piemēram, ir iebūvēts, protams, mēs viņu nosvērt visdrīzāk nevarēsim, jo viņš ir iekšā šajā datorā. Tādējādi tātad jums ir jāizvēlas, vai nu jūs piemērot pirmo metodu, tas ir pieprasīt informāciju no piegādātāja, ja viņš jums var tādu informāciju sniegt, vai nu arī attiecīgi jūs izmantojat vienkārši datus par analogiem. Identisku preču svaru. Tātad likumdošanā ir noteikti arī pamatojuma dokumenti, kurus jūs varat izmantot dabas resursu nodokļa uzskaits pamatošanai. Attiecībā uz elektriskajām iekārtām, tātad svara pamatošanai kā kontrolu lapu var izmantot Ministru kabineta noteikumu numuru 404/78 punktu. Šis ir tas punkts, kurā jūs principā varat atrast visus šos pamatojumu dokumentus, bet tātad, kā jau es minēju, šai uzskaitai ir jābūt pamatotai ar šiem pamatojumu dokumentiem. Tas nozīmē, ka vienam no šiem pamatojumu dokumentu veidiem jums ir jābūt, lai jūs pamatotu šo savu uzskaiti. Par visiem šiem pamatojumu dokumentiem es jums arī tālāk stāstīšu. Tātad pirmais pamatojuma dokumentu veids, tie ir grāmatvedības uzskaits dokumenti un vai faktiski realizēto izmantoto elektrisko un elektronisko svaru apliecinošie dokumenti. Principā šis ir dokuments, kuru jūs izveidojat paši. Tas, vai nu jūs attiecīgi nosverat šīs iekārtas, iespējams, jūs atrodat savādāk šo informāciju, izmantojot analogus, un jūs šo dokumentu tātad noformējat ar Ministra kabineta noteikumiem numuru 449. pielikumu. Par šo 9. pielikumu es arī stāstīšu tālāk, jo šim dokumentam, šim aktam ir arī specifiskas prasības noteikts likumdošanā, par kurām es arī stāstīšu. Tad, principā, šis pamatojuma dokuments var būt jūsu sagatavots dokuments, kurā jūs esat noteikuši šo iekārtu svaru. Otrs pamatojuma dokumenta veids ir piegādātāja noformēts un parakstīts dokuments, kas apliecina elektrisko un elektronisko iekārtu veidu un svaru. Tātad šis ir dokuments, ko jūs arī saņemat no piegādātāja, iespējams kopā ar preču piegādi. Iespējams, viņš jums viņu sūta atsevišķi, bet šajā dokumentā ir jābūt šo elektrisko iekārtu svaru informācijai. Kā jau es esmu arī uzrādījis, ka likumdošanā tātad ir norādīts, ka šim dokumentam ir jābūt oriģinālam. Kā jau es arī iepriekšējos semināros minu, noteikti, ja jums uz pārbaudu nāks valsts ieņēmuma dienests, viņš noteikti skatīsies uz to, ka tam ir jābūt oriģinālam. Es kā auditors noteikti uz to neskatīšos, ņemot vērā to, ka ir jau vairāk vai mazāk šis elektronikas laikmets un ļoti daudz uzņēmumu izmanto dokumentus tikai elektroniski, un iespējams, ka šādi piegādātāja apliecinājumi arī jūs saņemat elektroniski vai jūs viņu saņemat pa faksu. Tādā veidā es arī pieņemu šo informāciju, jo godīgi jāsaka, ja es skatīšos uz to, ka jums ir jābūt šim dokumentam oriģinālam, tad 98% uzņēmumu būs neatbilstīgi tieši uz šo punktu, jo vienkārši, pieņemot to, ka šie dokumenti tiek sūtīti elektroniski, tad vienkārši jums nav nepieciešams prasīt, lai jums vēl pa pastu sūta kaut kādus piegādātāju apliecinājumus, ja jums jau rēķini un invoisi nāk elektroniski. Tāpat kā par pamatojumu dokumentu, jūs varat izmantot līgumu par preču iegādi. Šādā dokumentā ir jābūt tātad ietvertai visai informācijai, lai jūs varētu veikt šo dabas resursu nodokļu uzskaiti. Tātad jābūt norādītai elektronisko iekārtu veidam un noteikti arī svaram. Šāda dokumenta, protams, jūs varat izmantot tajos gadījumos, ja jums nāk, tātad tiek piegādāts visu laiku vienas un tās pašas elektriskās un elektroniskās iekārtas. Protams, ja viņas mainās, tad jau jūs vairs šo informāciju šādā līgumā atrast nevarēsiet.
Tādējādi, protams, iespēja ir šādu līgumu izmantot, un tas ir brīvi atļauts, un attiecīgi, ja jums ir šāds līgums, kur jūs varat atrast šo informāciju, jums katru reizi nevajag citu pamatojumu dokumentu meklēt. Tāpat kā par pamatojumu dokumentu jūs varat izmantot preču piegādātāju sniegtu elektrisko un elektronisko iekārtu tehnisko aprakstu jeb specifikāciju. Šī specifikācija var būt publicēta elektroniskajā katalogā internetā vai arī citā elektroniskajā datu nesējā. Šāda veida informācija ir jāglabā 3 gadus papīra izdrukas veidā vai arī attiecīgi elektroniski. Kādēļ? Tādēļ, kad šīs pārbaudas var būt šos 3 gadus atpakaļ. Tas nozīmē, ja jūs šādu informāciju neglabājat, tad vienkārši, ja pārbauda notiek, piemēram 2 gadus atpakaļ, tad jums vienkārši būs ļoti grūti pierādīt šo datu aktualizāciju, šo datu aktuālos datus, kuri jums bija 2 gadus atpakaļ, ja jums nav šāda veida specifikācija saglabāta. Attiecīgi, viņai nav noteikti jābūt izdrukas veidā, tātad likumdošana paredz to, ka viņi var būt arī elektroniski, bet jums viņai ir jābūt. Tieši no pieredzes var teikt, ka šis arī ir diezgan liels klupšanas akmens, kad nereti audits, piemēram, notiek par iepriekšējo gadu, un tātad šie dati šajā gadā jau ir mainījušies, bet uzņēmums nav saglabājis šo aktuālo informāciju. Vai, piemēram, viņš ir izmantojis piegādātāju mājaslapu, no kurienes viņš ir ņēmis šo iekārtu svaru, bet jau gadam ejot šī informācija šajā mājaslapā ir mainījusies, un pārbaudē par iepriekšējo gadu mēs jau šo informāciju nevaram atrast. Tādējādi auditoram, protams, rodas šaubas, kur jūs šo informāciju esat guvuši. Tādējādi, ja jūs arī izmantojat šādu piegādātāja informāciju no piegādātāja mājaslapas, tad jums vienalga ir jāpieprasa, lai viņš jums atsūta šādu katalogu vai no arī izdrukas veidā, vai no elektroniski, un jums viņš ir jāglabā. Visus šos 3 gadus. Un, protams, informācija ir jāatjauno, jo nereti ir tāda situācija, kad laikam ejot, tad šīs elektrisko iekārtu svars mainās, bet jums, piemēram, programmatūrā ir vēl kaut kāda vecā informācija. Tad kā pamatojuma dokumentu var izmantot arī Latvijas iepakojuma certifikācijas centra atzinumu, tad tas, ko es vēros uzsvērt, šāda veida atzinumu ir jāizpild un jāparaksta no nodokļu maksātāja neatkarīgam Latvijas iepakojuma certifikācijas centra ekspertam. Tas nozīmē, ka likumdošana neparedz, kad jūsu darbinieks tad saņem šādu veidu certifikātu, kļūst par šādu ekspertu un vienkārši savā uzņēmumā tad raksta šos atzinumus. Lai gan es esmu patiesībā praksē novērojis, kad bieži vien tā arī notiek, lai gan, kā jau mēs redzam, likumdošana neparedz šādu iespēju. Tas nozīmē, ka šāda veida atzinumus ir jāprasa no neatkarīga nodokļu maksātāja eksperta. Atzinumā noteikti tātad ir jābūt ietvertai visai informācijai par šo elektrisko iekārtu veidu un svaru. Tāpat par pamatojumu dokumentu var kalpot arī muitas iestādes apstiprināta pavadzīmes kopija. Tātad uz kopijas ir jābūt norādītam muitas deklarācijas numuram un datumam, ja preces ieved no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis, un šai pavadzīmē ir jāsatur informācija par elektrisko iekārtu veidu un svaru. Tāpat kā pamatojuma dokumentu var izmantot arī profesionālas personu apvienības atzinumu, lai gan savā pieredzē, kas nav gana maza, neesmu sastapusies ar šāda veida atzinumu, lai gan tāda iespēja ir. Tad šāda apvienība ir nodibinājuši elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāji, tie darbojas ne mazāk kā 5 gadus, un apvienība var izsniegt atzinumu tikai par attiecīgām elektriskām un elektroniskajām iekārtām, par kurām viņi ir tiesīgi šo informāciju sniegt. Un, protams, atzinumā tātad ir jāiekļauj šī informācija par šo konkrēto videi kaitīgu preču kategoriju un to vidējo svaru. Tāpat par pamatojumu dokumentu var izmantot pievienotās vērtības nodokļa rēķinu. Rēķinam ir jābūt ietvertai visai nodokļu aprēķināšanas nepieciešamai informācijai par elektrisko iekārtu svaru, un kā likumdošana tātad norāda, šāda veida nodokļu aprēķina pamatošanai rēķins ir derīgs bez paraksta. Tālāk esam tikuši līdz šim ministra kabineta noteikumu 449. pielikumā norādītajām akta paraugam, par kuru tātad mazliet vairāk arī pastāstīšu.
Principā tātad aktā ir iekļauta informācija par faktiski realizēto un savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto, uzsākto elektrisko un iekārtu svaru. Tad šis te akts ir konkrēts pamatojuma dokuments, kuru jūs paši noformējat. Tad šis te akta paraugs ar konkrētajām prasībām šī te akta aizpildīšanai tad ir atrodams ministra kabineta noteikuma numur 404 9. pielikumā. Akts ir jāizpilda gadījumos, ja jūs veicat elektrisko iekārtu svēršanu, ja jūs izmantojat datus par analogu preču, tātad identisku elektrisko iekārtu svaru, vai arī jūs izmantojat tehnisko specifikāciju. Kādas ir specifiskākās prasības attiecībā uz šī te akta aizpildīšanu? Tātad akts ir jāsagatavo komisijai 3 darbinieku sastāvā. Attiecīgi šajā sastāvā jābūt arī iekļautai materiāla atbildīgajai personai. Un komisija noteikti ir jāapstiprina ar vadītāju rakstisku rīkojumu. Ja, protams, šādu te aktu aizpilda individuālā uzņēmuma zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks vai cita fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību, protams, viņš viens pats aizpilda šo te aktu un arī attiecīgi viens pats arī to apstiprina. Ja šī svara noteikšana notiek pie cita komersanta, aktu paraksta arī komersanta pārstāvis. Šeit ir domāts, piemēram, gadījums, ja jums pašiem nav svara, bet kaimiņam uzņēmumā kaimiņos jums ir šis svars un jūs veicat šo svēršanu pie šī cita uzņēmuma, tas nozīmē, ka šajā aktā jums arī ir jānorāda šīs komersanta pārstāvis, kurš piedalās šajā elektrisko iekārtu svara noteikšanā. Un viņam arī noteikti ir jāparakstās šajā aktā. Tas, ko likumdošana vēl arī prasa, kad, ja šāda veida svars tiek noteikti pie cita komersanta, principā ir nepieciešama kaut kāda papildus rakstiska vienošanās. Protams, kā jau es minēju, tad arī komisijā piedalās šis komersanta pārstāvis. Nevienmēr tam ir jābūt līgumam vai kaut kādai vienošanās, ja, piemēram, jums ir arī rēķins par to, kad jums ir notikusi šāda veida svēršana, tad, principā, es arī pieņemu, ka tā ir tāda sava veida rakstiska vienošanās par to, ka šis fakts par šo svēršanu ir noticis. Ja nav pieejami nekādi dokumenti, kur satura nodokļu aprēķināšanai nepieciešamo informāciju un nav iespējams to noteikt, ir iespēja vienmēr izmantot datus par analogām precēm, ko es arī iesaku attiecībā uz vidēji kaitīgām precēm, jo nereti zinot to, ka ir ļoti daudz informācija pieejama tieši interneta resursos, tad iespējams, kad internetā var meklēt, cik tad sver šāda veida iekārtas analogs, jeb identiska prece. Un arī šajā gadījumā, ja jūs atrodat šādu informāciju par analogām precēm, tad jums ir jānoformē šis akts, kas ir ministra kabineta noteikuma numur 404 9. pielikumā dotais paraugs, un attiecīgi šajā aktā jums ir jānorāda avots, no kura ir iegūta informācija par izmantoto analogu un tā izcelsmi. Tas, ko es iesaku, piemēram, ja jūs atrodat šādu informāciju internetā, tas, ko es iesaku, ir izprintēt arī šo informāciju no konkrētās mājaslapas, kur jūs esat šo informāciju par analogu atraduši, un vienkārši pievienot šim aktam. Tādējādi arī pamatojot to, ka šeit lūk ir informācija, kuras esmu šo informāciju atradis internetā, un, protams, ir jānorāda arī šī mājaslapa, kur jūs esat atraduši šo informāciju. Tātad šos visus pamatojuma dokumentus, kurus jau mēs apskatījām, nosaka likumdošana. Kādus pamatojuma dokumentus izmantot uzskaitē, to izvēlas pats uzņēmums. Un, protams, uzskaitē jūs varat izvēlēties izmantot vairākus pamatojuma dokumentu veidus. Tas nozīmē, ka, ja jums viens piegādātājs, piemēram, ir devis specifikāciju, jūs izmantojat specifikāciju. Ja cits uzņēmums jums ir devis apliecinājumu atsevišķi vai norādījis šo informāciju rēķinā, jūs izmantojat attiecīgi kā pamatojuma dokumentu šo rēķinu vai jau konkrēti kaut kādu apliecinājumu no piegādātāja. Tātad nodokļu maksātājiem ir jānodrošina elektrisko un elektronisko iekārtu uzskaite, lai pamatotu savus nodokļu aprēķinus. Lai gan likumdošanā nav noteikts konkrētas šīs dabas resursu nodokļu uzskaites veidošanas metodas, toties ir noteiktas konkrētas svara noteikšanas metodas un
un pamatojuma dokumenti. Tad šajos ministrs kabineta noteikumos 404, balstoties uz kuriem jums tad ir pašiem jāveido šī dabas resursu nodokļa uzskaite. Nu, šeit ir tas populārais jautājums, kad bieži vien uzdod šo te jautājumu, bet kādai tad ir jābūt šai te uzskaitei, kur tad ir noteikti šīs te konkrētās lietas, kā man viņi ir jāveido. Tad vēlreiz vēros uzsvērt, ka nav nepareizas uzskaites, kuru jūs veidojat, jo konkrēti nav noteikts, kādai tā ir jābūt. Taču, ja jums ir jāievēro šīs te svaru noteikšanas metodas un noteiktie pamatojuma dokumentu veidi, ja jūs šīs te prasības uz šīm te svaru noteikšanas metodēm un pamatojuma dokumentu veidiem ievērojat, tad jūs jau zināt, ka jums noteikti jau nav nepareiza uzskaita, jums jau šī te uzskaita ir, jo jūs jau ievērojat šīs te prasības. Tāpat vēlos piebilst, ka komersanta vadītājs ir atbildīgs par nodokļu aprēķins pamatošajiem attaisnojumu dokumentiem un attiecīgi grāmatvedības reģistru uzturēšanu atbilstoši normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju noteiktajām prasībām. Nu, šeit vēlos piebilst tāpat kā grāmatvedībā, tātad katram skaitlim, katram ciparam, katram darījumam ir jābūt pamatotam ar dokumentu, tad arī šajā dabas resursu nodokļu uzskaitē ir tieši tas pats. Ja jums ir kaut kāds skaitlis, cipars, kur jūs norādat šajās te dabas resursu nodokļu uzskaitas atskaitēs, tad viņam ir jābūt pamatotam ar šo te dokumentu, jeb ar šo te pamatojumu dokumentu. Tātad tālāk par dabas resursu nodokļu praktisko pusi. Tātad principā pirmais un svarīgākais, tad jums ir jānosaka, vai uzņēmumā ir ar dabas resursu nodokli apliekami objekti vai nav. Ja jūs saprotat, ka jums ir ar dabas resursu nodokli apliekami objekti, tad jums ir pirmais jāskatās, vai preču iegādes dokumentēs jums ir norādīta informācija par elektrisko iekārtu svaru vai nav. Ja dokumentos jūs varat atrast šo te informāciju, brīnišķīgi, tas nozīmē, ka jums nekādas citas darbības nav nepieciešams, tātad jums jau ir pamatojuma dokuments, tātad tas ir šis te invoice vai no attiecīgi specifikācija vai nu pievienots piegādātāja apliecinājums, un jums jau ir šis te pamatojuma dokuments, un jums arī nekādas atsevišķas darbības nav jāveic. Ja gadījumā jums nav nekādas informācijas par šo te iekārtu svaru, protams, tad jums ir jāsāk meklēt iespēju, ar kādu pamatojumu dokumentu veidu var pamatot šo te iekārtu svaru, vai arī ar kādu metodi, svara noteikšanas metodi jūs varat noteikt šīs te iekārtas svaru. Attiecīgi jums ir tad jāmeklē, vai tas būs rēķins, vai tas būs piegādātāja apliecinājums. Iespējams, ka jums pašiem būs jāveic šī te elektrisko un elektronisko iekārtas svara noteikšana. Attiecīgi tad jums ir jāmeklē, kuru svara noteikšanas metodu jūs reāli varat pielietot savā uzņēmumā konkrētajai piegādei un kāds tad būs šis te pamatojuma dokuments, kuru jūs izmantosiet. Tālāk paskatīsimies vienu praktisku piemēru. Piemēram, uzņēmums iegādājas elektriskās un elektroniskās iekārtas putekļu sūcējs no Polijas. Tātad kā noteikt šīs te iekārtas svaru un kādu pamatojumu dokumentu izmantot? Tātad pirmais, jāmēģina meklēt informāciju preču iegādes dokumentos. Iespējams, ka tur ir šīs te iekārtas svars noteikts, tātad skatāmies, varbūt, ka rēķinā ir jau norādīts šis te svars, varbūt, ka tas ir piegādātāja apliecinājums, iespējams, ka ir pievienots kaut kāds vēl papildus dokuments pie šīs te preču iegādes. Tātad meklējam šo te informāciju šajos te preču iegādes dokumentos. Ja nav atrodama šī informācija par elektrisko un elektronisko svaru, tas, ko es iesaku, mēģinam prasīt šo informāciju no piegādātāja, jo iespējams, ka piegādātājs ir vienkārši nezin, ka jums šāda informācija ir nepieciešama. Principā uz elektriskajām iekārtām varu teikt no pieredzes, kad lielākoties vienmēr šis svars tiek norādīts, jo šīs elektroniskās iekārtas tomēr ir tāda specifiska prece un šis svars ir. Taču, ja šis svars nav, vienmēr mēģinam jautāt to piegādātājam, jo iespējams vienkārši piegādātājs nezin, ka jums šāda informācija vajag. Iespējams, ka piegādātājam vēl ir kaut kādi katalogi, jau specifikācijas, kuras viņš jums var atsūtīt, un respektīvi jums vairs nevajadzēs domāt, kā noteikt šīs te iekārtas svaru. Tātad
Mēģināt arī pieprasīt ražotāju specifikāciju, kā jau es minēju. Iespējams, ka jums ir vienkārši pašiem jānosaka šīs te vidēji kaitīgas preces svars, iespējams veicot vidēji kaitīgu preču svēršanu vai izmantojot analogus. Tātad uzsvaru, ja jūs veicat šo te svēršanu vai izmantojat analogus, tad ir jānoformē šīs te akts atbilstoši Ministra kabineta noteikumu numur 449. pielikumam. Tā kā internetā ir ļoti daudz informācijas, iesaku izmantot tātad šos te analogus, jo, manuprāt, tā ir diezgan ērts veids, kā atrast šo te informāciju. Un, protams, vienmēr ir iespēja izmantot ārpakalpojumu, kas ir, protams, maksas pakalpojums, taču ir uzņēmumi, kas to izmanto, kad no uzņēmuma neatkarīgs eksperts vienkārši jums jau šo te atzinumu sagatavo, un vienkārši jūs ņemat datus jau no šī atzinuma, un tālāk jums vairs nav jādomā, kā noteikt šo te svaru pašam. Nākošajā slaidiņā es esmu ielikusi vienkārši paraugu par to, kā varētu šo te dabas resursu nodokļu uzskaiti kārtot. Tātad šis ir ņemts piemērs no citiem uzņēmumiem, kas tātad veic šo te uzskaiti, piemēram, Excel programmā. Un tātad šāda te veida pārskatus ir ļoti viegli pārbaudīt, tāpat arī šādā te veidā šo te pārbaudu var veikt izlases veidā, pārbaudot tikai dažas šīs te piegādes. Tādējādi jūs arī iegūstat šo te kopsavilkumu un tad viegli pārbaudīt šos te datus, kā jūs viņus iegūstat un kā jūs viņus pārnesat jau uz atskaitēm. Bet šis, protams, ir tikai viens paraugs. Protams, jāpiebilst, ka ļoti daudz uzņēmumu šāda te tipā Excel tabulas arī reāli vēl šodien dzīvē izmanto un atzīst par labu esam. Tāpat vēlos pieminēt par to, ka arvien vairāk uzņēmumu izvēlas šo te dabas resursu nodokļu uzskaiti kārtot elektroniski, izmantojot jau savas grāmatvedības uzskaites programmu, kas, protams, ievērojami samazina šo te laiku, ko jūs patērējat šīs te uzskaites nodrošināšanai. Kā piemēru var minēt, ka, piemēram, grāmatvedības uzskaitē jūs tāpat, piemēram, vadat iekšā šīs te preces, un iespējams, ka jūs analītiski varat jau konkrēti jau norādīt šīs te konkrētās preces svaru un attiecīgi iegūstot, ja, piemēram, atskaiti par realizāciju, iespējams, jūs varat nokonfigurēt, ka šajā atskaitē nāk klāt arī šis te elektrisko un elektronisko iekārtu svars. Tādējādi vienkārši jums vairs nevajag atsevišķi sēdēt un patērēt laiku šīm te Excel tabulām. Protams, ir jāskatās, cik un kādus finanšu resursus prasa šī te programmas konfigurācija, bet iespējams, ka tas ir daudz izdevīgāk nekā turpmākos gadus turpināt vadīt šajos te Exceļos šo te informāciju. Tad vēl semināra nobeigumā vēlos pastāstīt par tām biežāk pieļautajām kļūdām. Tātad ļoti daudz informācijas būs līdzīgs kā vakar un aizvakar jau seminārā, jo šīs te lietas vēlos uzsvērt, jo šīs te lietas ļoti bieži arī tiek novērotas audita laikā. Tātad dabas resursu nodokļu uzskaiti mēs veidojam pamatojoties uz faktiem. Mēs nekādu informāciju neizgudrojam. Kā jau iepriekš es stāstīju, tātad visi nodokļu šī te uzskaita tiek veidota pamatojoties uz pamatojuma dokumentiem. Tas nozīmē, ka nekādu informāciju mēs neizgudrojam. Un arī uz pieredzi mēs nebalstamies, zinot, ka mēs iespējams strādājam entos gadus šajā te sfērā, un mēs vienkārši zinām, cik tas sver, lai gan varbūt tas liekas absurdi, bet reāli tā arī dzīvē notiek, kad pieredze bieži vien strādā mums kā neredzams pamatojuma dokuments, bet principā, kā jau es semināra laikā stāstīju, tātad pamatojuma dokumentam ir jābūt, neskatoties to, ka jūs 100% zināt, cik sver iespējams tas putekļu sūcējs, vai tas leduskapis, vai tas gludeklis, pamatojuma dokumentam kaut kādam šajā gadījumā ir jābūt. Tātad, ja jūs izvēlaties veikt elektrisko iekārtu svēršanu, tādējādi nosakot šīs te iekārtas svaru, tātad noteikti jāvērš uzmanību uz to, ka šīm te svariem ir jābūt verificētiem.
kas arī ir ļoti liels klupšanas akmens daudziem uzņēmumiem tieši iepriekšējos gados audita laikā, kad ir svari, bet nav nodrošināta šī svara verifikācija, jo vienkārši cilvēciski par to tiek aizmirsts, ka tāda verifikācija ir jāveic. Nereti ir jautājums arī, cik tad bieži ir jāveic šī svara verifikācija. Manuprāt, ir Ministra kabineta noteikuma numur 40, ja es pareizi atceros, kuros arī ir norādīta viss šī informācija, cik tad bieži konkrēti svaru veidiem ir jāveic šī verifikācija. Tādējādi, ja jums ir svari, mēģinam sekot līdz tam, kad ir veikta šī verifikācija. Pretējā gadījumā auditoram vienkārši rodas šaubas par to, ka šie svari rāda pareizi šos rādījumus un ka tiešām šis svars, kur jūs esat noteikuši uz šiem svariem, ka viņš ir precīzs un pareizs. Tad vēlos uzsvērt vēlreiz, ja jūs veicat šo svēršanu un izmantojat informāciju par analogiem, tad kā pamatojuma dokuments jums kalpos šis akts Ministra kabineta noteikuma numur 404, 9. pielikumā noteiktais paraugs, un ja gadījumā jūs noformējat šādu veida aktu, tad jums noteikti ir jānoformē arī rīkojums par komisijas izveidi. Tad, kā es esmu jau minējusi iepriekšējos semināros par šo rīkojumu, tātad, ja jums šie darbinieki šajā komisijā nemainās, tad šis rīkojums jums nav uz katru svēršanu, uz katru akta noformēšanu jānoformē. Jūs viņu varat noformēt reizi gadā, reizi 3 gados, ja jums darbinieki nemainās. Galvenais, lai rīkojumā un aktā jums tātad ir norādīti šie aktuālie darbinieki, kur tiešām šajā komisijā ir piedalījušies. Ja dabas resursu nodokļu uzskaitē izmantojot piegādātāju sniegtu specifikāciju, jeb tehnisko aprakstu, tad neaizmirstam, ka tas mums ir jāglabā un nepieciešams gadījumā jums tas ir jāuzrāda audita laikā vai iespējams valsts ieņēmuma dienesta pārbaudas laikā. Tātad, ja pārbauda notiek 3 gadus atpakaļ, tas nozīmē, ka jums ir jāvar uzrādīt šo aktuālo informāciju, kur jūs esat izmantojuši iepriekšējos gados. Tādējādi to jūs varat izdarīt tikai tad, ja jūs šo informāciju esat saglabājuši, attiecīgi vai nu izdrukas veidā, vai nu elektroniski, tā ir jūsu brīva izvēle, bet šī informācija ir jāglabā. Tāpat arī atskaitēs elektrisko iekārtu veidi ir jānorāda atbilstoši apsaimniekotāja līgumā norādītāji klasifikācijai, jo tātad katrs šis iekārtu veids tiek nodots operatoram uz savākšanu, pārstrādi vai atkārtot izmantošanu. Tas tieši tikai tādēļ ir ļoti svarīgi, ka jūs šos iekārtas norādat konkrēti jau pēc konkrētajām, tiešajām, precīzajām, faktam atbilstošajām kategorijām. Ja jums ir grūtības noteikt elektriskās iekārtas pēc apraksta, tas nenozīmē, ka iespējams tas nav jāiekļauj dabas resursu nodokļu uzskaitē. Tātad jums ir jāmeklē apliecinājums, ka prece ir vai nav šī elektroniskā iekārta. Kā jau es minēju, iespējams prasīt rakstisku apstiprinājumu vides ministrijai, iespējams vienmēr zvanīt savam apsaimniekotājiem un kopīgi rast atbildi uz šo jautājumu, bet noteikti vienkārši to ignorēt un uzskaitē iekļaut nedrīkst. Ja jums ir šaubas, iespējams, ka tā ir elektroniskā iekārta un viņa ir jāiekļauj uzskaitē. Ja jūs, piemēram, elektrisko iekārtu iegādājaties no ārvalstīm savu uzņēmumu saimnieciskās darbības nodrošināšanai, protams, tas arī ir jāiekļauj dabas resursu nodokļu uzskaitē. Jo iespējams, jūs, piemēram, iegādājaties vienu datoru, piemēram, no Lietuvas, tas nozīmē, ka arī jūs radat piesārņojumu savā valstī, jūs pirmie savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantojat šādu elektronisko iekārtu. Tas nozīmē, ka par šo iekārtu arī ir jāmaksā šis dabas resursu nodoklis. Iespējams, ka jūs, piemēram, varbūt šādu iekārtu nopērkat reizi gadā, un iespējams, protams, jūs nevēlaties slēgt līgumu, iespējams, ar apsaimniekotāju, bet jums ir jāatcerās, ka jums dabas resursu nodoklis par šo iekārtu tāpat ir jānomaksā, jo šī ir tā iekārta, kuru jūs esat pirmais Latvijas Republikas teritorijā izmantojuši savā saimnieciskajā darbībā. Tāpat vēlos vērst uzmanību uz to, ka atsevišķi ir jāuzskaita baterijas un akumulātori, kas ir elektrisko iekārtu sastāvdaļa. Neskatoties uz to, ka tas var sagādāt grūtību, tad jums ir jāmeklē veids, kā šo svaru informāciju noskaidrot, izmantojot kādu no likumdošanā noteiktajām svaru noteikšanas metodēm. Protams, nevaram aizmirst arī par pamatojumu dokumentu, kuram mums ir šis svars jāpamato. Tātad, tas, ko es iesaku, vienmēr iespējams meklēt šos analogus. Un tad arī semināra nobeigumā
vēlos tad piebilst par likumdošanas aktualitātēm, ko es jau arī minēju šī semināra laikā. Tātad par to, ka 14. gadā ir mainījušies ministra kabineta noteikuma numur 404, ir mainīts šis 7. pielikums, kuros tātad bija norādītas visas šīs vidē kaitīgās preces. Tātad, kā es jau minēju, iespējams, daudz no jums ir pamanījuši, kad ir izņemti šie preču nomenklatūras kodi. Iespējams, ka mums pašiem ir jāuzņēmās kaut kāda daļa šīs atbildība par to, jo mēs gan auditori, gan apsaimniekotāji visu laiku prasījām, tātad, lai vides ministrijas šo pielikumu atjauno un šos kodus papildina. Un beigās ministrija izlēma, ka viņi vienkārši viņus izņems ārā. Un tādējādi uz jūsu pleciem pa lielam atstāja šo atbildību par to, ka jums pašiem ir jāmeklē, ir šī iekārta ar dabas resursu nodokli apliekam vai nav. Tādējādi tie, kur vēl nav pievērsuši uzmanību šim 7. pielikumam, noteikti vajag apskatīties, jo tur ir šis saraksts papildināts ar jauniem dabas resursu nodokļu objektiem, jo, manuprāt, arī agrāk nebija šīs LED lampas iekļautas, tad viņas tagad ir iekļautas šajos ministra kabineta noteikumos, un par viņām ir jāmaksā šis dabas resursu nodoklis. Tāpēc, ja jums ir šaubas, tad tas, ko es iesaku, drošāk paskatieties vēlreiz visu šo sarakstu un iziet cauri un saprotiet, ka jūs tiešām pareizi maksājat par visiem šiem objektiem, par kuriem būtu jāmaksā. Protams, tas, ko vēl es vēlos uzsvērt, ka no 15. gada tiks palielinātas elektronisko iekārtu reģenerācijas normas. Ko tad tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka apsaimniekotājiem ir jāsavāc un jāpārstrādā un jāreģenerē lielāks apjoms no šīm elektroniskajām iekārtām, kuras jūs iesniedzat šim apsaimniekotājiem. Tādēļ iespējams ir jārēķinās ar to, ka arī apsaimniekotājiem tas izmaksās vairāk naudiņas, un iespējams, ka arī viņi jums prasīs arī lielāku samaksu. Bet tas, protams, ir starp jums un jūsu apsaimniekotāju. Viņi noteikti jūs informēs, bet, protams, tas ir pozitīvs moments par to, ka ir jāvāc un jāpārstrādā vairāk. Protams, šeit ir arī daudz, arī man kā auditoram, daudz citi aspekti no tā, kad vai tas ir fiziski iespējams, vai iespējams tas nav fiziski iespējams, bet šīs normas tiek palielināts. Tas nozīmē, ka no tā apjoma, kuru jūs Latvijā radat, tas nozīmē, ka tiks savākts un pārstrādāts lielāks apmērs nekā līdz šim. Tas no manas puses būtu seminārā arī viss. Ceru, ka jūs saņēmāt atbildes arī uz sevi interesējušajiem jautājumiem. Pagaidām neviens neatbildēts jautājums pagaidām mums nav, bet jūs droši jautājat. Tas, ko es iesaku vienmēr, ja jums ir jautājumi, protams, zvanat savam apsaimniekotājiem, tādēļ viņi jums ir, lai noskaidrot atbildes uz kaut kādiem interesējušām lietām, iespējams uz neskaidriem jautājumiem. Iespējams, kad ar maniem tiksimies auditos, noteikti arī man varat uzdot jautājumus, auditos norādu arī uz kaut kādām iespējams nepilnībām, iespējams arī daudziem atviegloju kaut kādu darbu, iesakot kaut kādus labākus veidus, kā veikt šo uzskaiti. Tas lielos vilcienos viss. Paldies par uzmanību un patīkamu nedēļas nogalu visiem. Jā, Mārtiņš saka.